Kopīga telpa diskusijām par bērnu izglītību un attīstību. Kas vispār ir disciplinēšana? Tātad disciplinēšana var būt dažāda. Disciplinēšana var būt gan ar sodiem, aizrādījumiem, nopelniem, bet arī var būt pozitīva disciplinēšana, kur mēs bērnam iedodam drošības sajūtu, sapratni par sevi, par paredzamību. Kāpēc bērni neklausa? Tur var būt vairāki iemesli. Bērns var būt sapurs, bērns var būt pārpūlējies, piemēram, ir viņam neatbilstoša slodze piemērot dažādos pulciņos. Tāpat arī varētu par iemeslu būt tam, ka tas, ka viņš ir vēlu gulēt, neatpūšas un tādā veidā viņš atreaģē to savu nogurumu ar nevēlamu uzvedību. Tad ir varbūt greizsirdība, kad viņš pieprasa uzmanību un viņam tā netiek tik daudz, piemēram, viņam tas būtu nepieciešams. Tad ir, piemēram, kāda konflikta situācija, pārdarījums, kad viņš ir ar kādu grupas biedru vai kādu vienaudzi kaut ko nesadalījis. Tātad viņš ir sajūtis sāpes vai kādu cits nepatīkams sajūtas un grib atdarīt to arī citam bērnam, rodas tā konflikta situācija. Dusmas, kuras izraisa, kad bērns nedabūna kāroto lietu un vecāks, lai viņu nomierinātu, to iedod. Un tad bērnam veidojas tas nelabvēlīgais uzvedības modelis, viņš saprot, ka ar dusmām viņš var panākt to, ko viņš grib. Tad vēl viens iemesls ir bailes, jo dažkārt bērni baidās no, piemēram, no svešiem cilvēkiem, no soda vai no tumsas, un tas arī viņš to nemāk paskaidrot, un tā arī izpauž kā nepieņemama uzvedība un trauksme. Cik svarīgi ir bērnu disciplinēt? Svarīgi bērnu disciplinēt, tāpēc, lai bērnam būtu tā drošības sajūta, lai attīstītos paškontroli, lai veidotos cieņa citam pret citu, lai bērns prastu pieņemt, atpazīt savas emocijas un tās atreaģēt adekvātā veidā, lai veidotos paļaušanās uz sevi, spēja noteikt tai kārtībai sekot un prasme regulēt savu uzvedību. Arī tad var būt pieaugušie, ja viņš jau to ir sapratis, tad, kad pieaugušie nāk. Vai ir kaut kādas lietas, kas jāņem vērā disciplinējot bērnu? Protams. Kā pirmo es varētu minēt, vecākiem jābūt kā rīcības paraugiem, jo tās īpašības, ko viņi grib redzēt savos bērnos, viņiem ir jādemonstrē ikdienā pašiem, lai bērns tās redz, jo bērns labāk uztver tās lietas, ko viņš redz, nevis tās, ko saklaus. Tad savstarpējā uzticēšanās ir ļoti svarīga, jo bērns un vecāks strādās labi kā viena komanda, tikai tad, ja būs savstarpējā uzticēšanās, tiešām tas būs efektīvi. Un, lai to panāktu, vecākiem ir jāvelta pietiekami daudz uzmanības saviem bērniem, vismaz nepastarpinātā uzmanība. 15-20 minūtes dienā, bez televizora, bez datora, bez citiem liekiem kairinātājiem, lai būtu tiešām Mūsdienās tā varētu būt diezgan liela problēma. Tā varētu būt liela problēma, bet tomēr, ja ir vecāks motivēts, tad viņš noteikti atradīs laiku bērnam, un tas noteikti nebūs šķērslis, laika trūkums vai mūsdienu tā situācija. Tad noteikumu izstrādāšana ir ļoti svarīga, jo pozitīvā disciplinēšana nevar būt bez robežu noteikšanas un noteikumu izstrādāšanas, jo tad nav tā drošības sajūta, kad robežas ir izplūdušas
Un bērns arī nevar saprast un iekļauties kopējos noteikumos. Un tas noteikumi ir jāizveido atbilstoši bērna vecumam un izpratnes līmenim, uztverei, jo 3-gadīgs bērns var, piemēram, jau saprast 3 pamatnoteikumus un tos izpildīt, bet piemēram, 5-gadīgs bērns, tur jau vajadzīgi citi noteikumi ar citiem. Jā, tad vairāk noteikumu niansētāk. Tad ir noteikti konsekvence, tad, kad noteikumi ir izstrādāti, tad arī ir jāievēro konsekvence, tātad zināma kārtība, kā mēs tos noteikumus realizēsim, ko vecāki prasa no bērna, ja visi pieaugušie, kas iesaistīti bērnu audzināšanā, tad viņiem jāvienojās, kas būs tad, ja bērns pārkāps noteikumus, kā viņi reaģēs, un vai viņi reaģēs vienādi, jo pretējā gadījumā, ja ir nesaskaņas un nav vienādas prasības, tad mazākam bērnam rodas trauksme un apjukums, bet lielākie bērni vienkārši saprot to, ka var neievērot noteikumus. Varbūt sāk manipulēt, vai ne? Viņi sāk manipulēt. Mammas, jā, tā kā. Tas ir ļoti svarīgi. Kādas tad ir pozitīvas disciplinēšanas metodas? Kā viena no metodēm ir noteikumu ievērošana. Tātad metode ir tāda, ka maziem bērniem izveido piktogrammas vai attēlus ar vēlamo uzvedību un novieto telpā tādā vietā, kur viņš to var redzēt. Tas veicinātu bērnu izpratni par noteikumu ievērošanu un kādi tie ir. Jo pozitīvās disciplinēšanas mērķa sasniegšanai ir vajadzīgs arī ļoti svarīgi bērnam izskaidrot un vispār noskaidrot, vai viņš tos noteikumus saprot, ko no viņa vēlās. Tātad, un lielākiem bērniem jau viņi var piedalīties paši noteikumu izstrādāšanā vai kopā ar vecākiem, vai arī bērnu dārzā grupas audzinātāju, un tad noteikumus arī novieto kādā vietā, kur ir pārredzams, un tad bērni arī var iet un kontrolēt, vai viņi tos noteikumus izpilda, un kādi tie bija. Tad bērni, kad noteikumi tiek pārkāpti, ir jāpārrunā bērna sliktās uzvedības sekas, jāpārrunā un jāpaskaidro, kāda ir vēlamā uzvedība un ko mēs no bērna tālāk sagaidām. Tad, ja ir, piemēram, trauksmēnam bērnam paredzēta kāda situācija, kuru viņš īsti nezina, kur viņš dosies, vai tas ir ārsta apmeklējums, vai, piemēram, kāda publiska vieta, tad viņu arī vēlams sagatavot un pastāstīt, kur viņi ies, ko viņi darīs, un zinot bērna, teiksim, reakcijas, tad varētu arī vecāks ieplānot, ko darīs tad, ja bērnam ir kādas uzvedības problēmas. Tas nozīmē, ka vienmēr jābūt tādam nelielam plānam A, plānam B, ko darīt tādā gadījumā, ja bērns sāk kaut kā īpatnēji uzvesties. Jā, tieši tā tas būtu vēlamais variants. Protams, dzīvē nevienmēr tā arī gadās, bet to ir jāpaturprātā būt vēlams. Tātad vēl viena metode ir ignorēšanas metode. Ja, piemēram, vecāks redz, ka bērns ir vienkārši niķojies un kaut vai nokritis tur, nedabūdams kādu sev vēlamo lietu, nokritis zālē un vārtās, tad arī varētu, ja neapdraud sevi un citus, varētu arī ignorēt, lai viņš nomierinās un līdz ar to arī konflikts atrisinās, jo vecāks jau parasti zina savu bērnu un paredz
Jā, vai to varētu attiecināt arī uz veikaliem, kas reizēm ir novērots, ka bērns ļoti demonstratīvi uzvedās veikalā, un ka viņš nokritas zemē un kliedz un kaut ko nevar panākt. Jā, to gan, es domāju, sabiedriskā vietā jau tas nebūtu pieņemami, jo tad tur varētu lietot to metodi stingrā balsī, pasakot stop, nē, jo tad bērns vislabāks saprastu un atgrieztos, ja atkal kāda, ja viņš vēl nav tik, teiksim, saniķojies, tad viņam varētu piemērot novēršanas metodu, kas arī ļoti efektīva, ja, piemēram, var pievērst uzmanību citam objektam, tad uzreiz pārslēdz uzmanību un arī līdz ar to rodās pozitīvākas emocijas un tas viss konflikta situācija tiek risināta. Tā kā tas ir variants, jā. Vecākam, protams, pašam jānovērtē ir situācija un jāizdomā, ko darīt. Kā vienu no metodēm vēl var minēt humoru, jo humors arī nereti palīdz tādās situācijās, bet jālieto tāds humors, kādu bērni saprot, un humors nedrīkst būt aizskarošs vai ironisks. Tātad motivācijas atrašana, tātad, ja bērns, piemēram, ja mēs redzam, ka bērns cenšas, jeb necenšas izdarīt to, ko no viņa lūdz, tad arī var viņu motivēt ar viņam sacensībā ar viņu pašu. Piemēram, teikt, tu vakar, es redzu, ka tu vakar šodien ļoti labi sakārtoji mantas, vairāk nekā vakar, uzslavu tev. Tad vēl ir apstādināšana, kuru jau es minēju, kā stingrā balsī pateikt stop vai nē, bērnam, jo bērns garas instrukcijas ļoti slikti uztver, tā kā iedarbīgāk ir teikt vienā vai divos vārdos, ko viņš uzreiz sacīt. Tad ir pārtraukuma metode vai stop metode. Tas nozīmē to, ka ir kādā tajā pašā telpā vai atsevišķā telpā ir krēsliņš, ar kuru bērns jau ir pazīstams, un viņam zinām noteikumi, ka tad, kad ja viņš ir satraucies, dusmīgs vai kādas savādākas negatīvas emocijas, ka viņš var iet pasēdēt, vai māma dažreiz liek iet pasēdēt uz krēsliņu un padomāt. Piemēram, ļoti labs piemērs vienā bērndārzā. Es arī redzēju, kad viņiem ir tāds atpūtas stūrītis, to varētu saukt arī par stopkrēsliņu, kur bija bruņurupucis blakām, un viņš bija bruņurupucis sauca Mieriņš. Un visi bērni bija pieņēmuši, ka bruņurupucis Mieriņš viņam var palīdzēt grūtās situācijās. Tā kā šī metode stop krēslis arī var tā radoši viņu apspēlēt un tad var izmantot. Un jāņem vērā ir tas, ka bērns nedrīkst sēdēt uz šī krēsliņa ilgāk par tik minūtēm, cik viņam ir gadu. Un tad, kad viņš atgriežas no šī krēsla, nomierinājies, tad viņš turpina savas darbības un neviens viņam vairs viņu nekaunina un neatgādina par kāpumiem. Un tad vēl ir labo darbu kalendārs. Ir arī viena no metodēm, kuru var izmantot no 5 gadu vecuma. Izvēlās problēmu situāciju, un tad ir labi, ka bērns kopā ar vecākiem, jo izveido šo kalendāru, jo arī bērnā līdz ar to veidojas tāda atbildības sajūta par savām rīcībām un par sekām, un viņš labāk izprot savu uzvedību un mērķi, kur sasniegt. Tātad, izgatavojot kalendāru, piemēram, zvaigznīšu kalendāru, ir zvaigznītes, kuras mamma piešķirs vai bērns pats var ielīmēt par to, ka viņš ir izpildījis uzdevumu. Ļoti svarīgi vecākiem atcerēties, ka tas ir noteikti jāizdara sistemātiski un nedrīkst aizmirst, un arī par
nevēlamu uzvedību nedrīkst nevienu zvaigznīti atņemt. Tas ir ļoti svarīgi, lai bērns redzētu to konsekvenci un attieksmi. Ar ko atšķirās pozitīvā disciplinēšana no sodīšanas? Man šķiet, ka sods vairāk iedzer bailes, un tā ir agresīvāka metode pret bērnu, bet pozitīvā disciplinēšana pretēji bērnu motivē, un manas domas ir tādas, ka disciplinēt vajag tā, lai mēs pieaugušie bērnam radītu tādus apstākļus, lai bērnā veidotos stiprs iekšējais kodols, un pieaugot, tad, kad viņš kļūst pieaudzis, tad viņš neklausa ārējām autoritātēm, bet paļaujās uz savām vērtībām un pārliecībām. Bērnam ir svarīgi zināt, ka viņu mīl, ka viņš ir vērtīgs, ka viņš ir saviem vecākiem pats labākais. Paldies par sarunu! Paldies!